Čau, Tomas. Nu, čau, Kristīna. Klau, man mašīnā visu ceļu virmo intriga. Uz kurieni tu mani esi uzaicinājis? Akas iela 4. Pastāsti. Kas tas ir? Dzirdi? Putniņš ir klusums. Mēs esam Rīgas top centrā, bet te ir tāds klusums. Šī mazā, smukā iela, Akas iela. Un šeit ilgi gaidīts, ļoti lolots jaunais projekts Rīgas centrā. Klau, es jūtos kā pirmais ciemiņš šī projekta dzimšanas dienas ballītē. Un, kad es braucu uz šejieni, es domāju, Akas iela, kur atrodas Akas iela, reti, kur dzirdēta. Pastāsti. Akas iela, tā ir viena no fantastiskākajām ielām Rīgas centrā. Pats Rīgas top centrs starp Brīvības, Tērbatas, Lāčplēša un Ģertrūdas maz zinām iela, bet ļoti klusa, maz braukā mašīnas, bet diezgan aktīva. Tā kā mēs esam pareizajā vietā. Kā saka, īstajā vietā un īstajā laikā. Jā, tieši tā. Tomas, es ievēroju jau pirmo pievienoto vērtību šim projektam. Un? Tas ir mīlīgs iekšpagalms. Jā, tieši tā. Mīlīgs, mazs, kompakts iekšpagalms Rīgas centrā ar apstādījumiem un iebraukšanu stāvvietā. Starp citu, stāvvietā iebraukšana ir neaizsalstoša. Pie -1 grāda viņa automātiski sāk apsildīties. Te ir ļoti simpātiski apgaismojumi. Bet tas ir tāds baigais bonus, kad attīstītāji padomā par autostāvvietām. Jo Rīgas centrā novietot mašīnu vai nopirkt autostāvvietu ir ārkārtīgi grūti. Tu pareizi arī pieminēji, jā, un šeit ir arī padomās par autostāvvietām. Attīstītājiem tas bija svarīgs, viņš gribēja pievienot to iespēju novietot mašīnu pazemes stāvvietās. Jā, mums ir 15 burvīgas vietas jūsu mašīnām. Tomas, fasāda, māja, konstrukcijas izskatās diezgan iespaidīgi. Pastāst vairāk. Jā, ļoti labs jautājums, jo šī māja ir tiešām būvēta pēc augstiem būvniecības standartiem, kārtīgi pārdomāta. Tātad šeit ir dzelzbetona monolīta konstrukcija ar fibo bloku un dzelzbetonu nesošajām sienām. Dzelzbetona jumts, 150 mm siltinājums no fasādē no ārpuses. Neolita cementa plāksnes, elpojoša fasāde, mitrā fasāde atmestā, alumīnija 3-pakēšu logi. Te daudz domāts par drošību. Mums ir vārti, kur netiek iekšā pagalmā. Mums ir arī durvis uz čipiem, lai vēl papildus drošību. Mums ir kameras un ļoti daudz domāts par ugunsdrošību. To es jums pastāstīšu vēlāk, kad mēs būsim treptelpā. Īstenībā arī pircēji kļūst aizvien izglītotāki un ļoti daudz pievērš uzmanību visām šīm tehniskām niansēm un detaļām un informācijai. Jā, jautājums, kur būs pieejama informācija? Tā vienkopus, apkopot, smuki, lai... Jā, labs jautājums. Akas4.lv. Tur ir viss apraksts par māju, par tehniskajām detaļām un arī plānojumi un, protams, arī cenas pieejamiem dzīvokļiem. Tomas, lūdzu, aizved mani uz penthouse. Man tā gribas redzēt penthouse. Tūlīt. Bet pirms penthouse mums vēl dažas citas lietas, ko tev parādīt. Apsies kādā mīlīgā, mēs esam kāpņu telpā. Mīlīga, omulīga. Stāvā mums ir aptuveni tikai 5 dzīvokļi. Un jā, es vēl gribēju pievērsties drošībai, šobrīd ugunsdrošībai. Šī māja ir ļoti ugunsdroša. Mums katrā stāvā ir ļoti jaudīgi ventilatori, kas kaut kāda briesmu gadījumā sāk strādāt. Lifts nobrauc uz pirmo stāvu, un viņš neļauj, piemēram, izplatīties liesmām. Tā kā šī māja ir konstruktīva, ļoti pamatīga un arī ļoti ugunsdroša. Tomas, kur tu pazudīji? Jā, šeit. Tomas, ko tu te dari? Es baudu. Un ko tu baudi? Es baudu šo burvīgo ozolkoka parketu. Es te varētu gulēt visu dienu, bet man tomēr ir jāstrādā. Ejam strādāt. Jā, bet es vēl gribēju pateikt, tātad ozolkoka parketa grīdas un grīdas, kas vēl siltinātas apakšā. Tā kā te ir papildus siltuma un skaņas izolācija. Jūs nedzirdēsiet no augšas. Staigājam
cilvēku. Šitas skats uz Avotas ielas no fasādes puses ir tiešām ļoti jauks. Te mums nav apkārt, var teikt, nekāda būju. Neskatāmies logos, un mūsu logos neskatās ir klusa iela, zaļš un rietošā skaistā saule. Un ir jau ne tikai skats, ir arī apdara, santehnika, inženieru risinājumi. Jā, par to es arī gribētu pastāstīt. Man gribas pataustīt. Jā, jūt kāds maigs. Nē, es visus materiālus izjūtu caur tavu. Es arī cenšos audumu pataustīt. Man vajag pataustīt. Jā, tu vari pataustīt arī šīs sienas. Šīs ir krāsotas sienas. Mums ir finierētas durvis no Prodexa. Mums ir kā dāvana iebūvētie skāpji ar LED apgaismojumu. Tātad mums grīdas segums ir pa lielam parkets un daļas telpas ir flīzes. Flīzes ir koridoros un flīzes ir sanmazulos, kur ir. Durvis mums ir ugunsdrošās un skaņas izolācijas. Durvis ļoti kvalitatīvas. Un sanmazulos mēs tūlīt aiziesim, apstīsimies, es parādīšu arī santehniku un keramiku. Tad pircējiem atliek tik iebūvēt virtuvi, ievest mēbeles un telpa ir gatava dzīvošanai. Jā, dzīvoklis ēka tiks nodota eksploatācijā aptuveni pēc 2 nedēļām. Jā, tieši tā. Virtuve, mēbeles un viss. Jūs jau pēc mēneša varēsiet šeit sākt pilnvērtīgi dzīvot. Klautā, es pirmo reizi godīgi redzu tādu risinājumu, kad vienā vansistabā ir gan vanna, gan duša, un tad ir tā, no dušas uz vannu vai no vannas uz dušu? Gan tā, vai neatkarīgi iet dušā vai iet vannā. Tas ir pēc izvēles, bet jā, es pastāstīšu vispār par to santehniku. Tad mums ir laba flīze, mums ir visos dzīvokļos PA vannas, dažās atšķirās dizains. Ūdens maisītāji mums ir Grohe un keramika, podi un izlietas mums ir Villeroy Bosch. Tāds labāko apvienojums. Jā, mēs gribējām, lai te būtu kvalitāte un arī dizains. Jā, es jūtu, ka dizainers te ir plosījies, ne pa jokam. Jā, šeit jā. Klau, arī kāpņtelpas ir ļoti svarīgas jaunajos projektos, jo šeit stāvot, es nejūtos kā kolhozā, kad ir gari gaiteņi ar daudz visādiem dzīvokļiem, viss kompakt, plānojumi ir kompakti, tikai 5 dzīvokļi katrā stāvā. Jā, tieši tā, bet es vēl gribēju pieminēt, ko es nebiju pateicis, kad projektā ir tikai 24 dzīvokļi. Un 9 jau no tiem ir vai nu pārdoti, vai rezervēti. Tā kā diezgan aktīvi notiek jau šobrīd rezervācija un pārdošana, tāpēc es arī ieteiktu nekavēties un tā kā ātrāk nākt apskatīt un varbūt izvēlēties savu vēlamo dzīvokli. Šī ir citāda dizaina vannas istaba. Kāpēc tā? Nu jā, mums ir atšķirīgas vannas istabas. Jā, šeit arī jūs redzat savādāka dizaina PAA vannu, ko es gribēju pieminēt, ka visos sanmazglos ir apsildāmās grīdas, ir silti dvieļu žavētāji, kas tiek apsildīti cauri gadu ar silto ūdeni. Jā, un mums ir arī atšķirīgs, varbūt, flīžu dizains. Projektā mums ir diezgan daudz gaismas, kā tu vari pati redzēt, diezgan arī pārdomāts plānojumu. Tā kā es domāju, ka katrs varēs atrast sev piemēroto gan gaismu, gan arī plānojumu, gan platību. Tas ir ļoti svarīgi. Tad beidzot mēs esam nonākuši ilgi gaidītajā penthausā, kas ir vesels stāvs, viens dzīvoklis. 220 metru dzīvojamās platības, 5 istabas, 3 sanmezgli, iespēja uzstādīt kamīnu, ierīkot ventilāciju, rekuperāciju, 140 metru plaša terase, kur var izvietot galdas, jeb dejko. Mazu tenisa laukumu var uztaisīt vai padlu laukumu. Jā, starp citu spēlē. Un jā, mēs esam uztaisījuši tā, ka mēs esam sapratuši, ka visdrīzāk šo pirks viena no prasīgākajiem cilvēkiem, kuriem ir svarīga unikalitāte, kvalitāte. Un tāpēc mēs esam atstājuši iekšējo telpu bez apdares, lai viņi varētu paši ierīkot to, kā viņi to vēlās redzēt. Tā, un te ir svarīgi pieminēt, ka šim dzīvoklim ir individuāls lifts. Individuāls lifts, kur vēl ir papildus ieeja, un viņš sadalās 2 daļās. Šeit vairāk kā guļamā zona, tur ir viesistaba, atpūtas un kabinets. Un
Protams, kad logi līdz grīdai, plašas istabas, plašas sanmezgli, diezgan augsti griesti ar papildus apgaismojumu. Tā kā te var izvērsties pilnībā. Jā, šis projekts būs noteikti interesants investoriem, jo mums vēl ir palikuši daži ļoti interesanti plānojumi, ļoti efektīvi dzīvokļi priekš izīrēšanas, tā kā droši, lai nāk, mēs izstāstīsim. Bet es arī gribu, lai jūs atcerieties, ka te vēl ir ļoti labas, fantastiskas telpas, 230 kvadrātmetru platībā pirmajā stāvā komercplatībā, ko var sadalīt vai nu divas, vai nu atstāt kā vienu veselu. Tā kā šeit ir gan bizness, šeit ir gan ērta dzīvošana, te ir lieliska lokācija, pats Rīgas centrs, tāpēc es ļoti gribētu, lai jūs visi apskatīties akas 4.lv, iepazīstieties un droši zvaniet un nāciet, un es jums klātienē visu izrādīšu.